Labdien, te Aivis no Ventspils. Nu redziet, vakar Ventspils pilsētas domē notika ekonomikas un budžeta komisijas sēde, kurā kāds no iekšienes pateica to, pa ko jau es runāju gadiem, gadu desmitiem. Ventspils brīvos pārvaldes pārvaldnieku vietas izpildītājs Udodo kungs vakar teica, ja mēs turpināsim negatīvi attīstīties un turpināsim neinvestēt attīstībā, tad var sanākt, ka šādā vai savādākā sastāvā Ventspils pašvaldībai būs jālemj par koncertzāles Latvijas slēgšanu, jo nebūs vairs līdzekļi, kā to uzturēt. Man pilnīgi tas ir skaidrs, ka tā arī būs, bet no savas puses es gribu vienkārši pateikt, ka ir jāizbeidz viss šitās zirnekļu cīņas, kas tur notiek, un jātīrās ar pašvaldībai, un īpaši jau arī tai Lemberga partijai. Un ar Lemberga izvadīšanu no pašvaldības un viņas ģimenes izvadīšanu jau nekas nebeigsies. Acīm redzot, tā problēma ir daudz dziļāka, un tam ķirurģiskam griezienam būs jābūt daudz dziļākam, lai mēs atjaunotu savu reputāciju. Tā kā skatīsimies, kas notiks tālāk, bet ir skaidrs, ka, lai attīstītos, ir jāsaved no sākuma sev kārtībā, ir jāsakārto uzvalks, jānorauž putekļi, jātiek vaļā no pleķiem, kas mūsu pilsētā ir ļoti daudz, un tikai tad mēs varam cerēt, ka mēs spēsim konkurēt ar pilsētām, kuras mūsu sen jau kā ir apdzinuši. Un izskanēja vēl tāda lieta, kad Ventspils jau no industrijas viedokļa jau ir trešā, un osta, tuvākā laikā mēs arī būsim trešie, jo mūs apdzīs arī Liepāja. Un ja tā turpinās, tad drīz mūs neatradīs arī pirmajā desmitniekā. Skatīsimies līdzi un cerēsim uz to labāko, kad veselais saprāts uzvarēs. Paldies jums! Atā!